Turklāt īstenībā Pēters Pins šīs dienas cīņā guvis arī 4 punktus. Tagad Arnoldo Toro nāks laukumā, Pinis nobloķē Juri. 9. bumbu jau pie groziem, labs rādītājs viņam šīs dienas cīņā. Juris Vītols Mejeram, Dāvids Vīksne realizē 2 stāvmetienus pirmajā ceturdaļā, pēc tam palicis diezgan pasīvs. Mejers labā pozīcijā, bet Pēters Pins ir bijis faktors šajā spēlē un noteikti jāuzteic šis gados jaunais basketbolists, kurš Zeļiem tagad jau Pinis tur cenšas ieņemt vietu sodlaukumā, taču nedaudz pasīvi nospēlē un turpinās Vēfrī komandas uzbrukums. Bet gribētu teikt, ka labs uzbrukums Zeļu komandai. Osborns tik līdz pozīcijā, lai izpildītu labu metienu, nebija viņš precīzs. Pēters Pinis ir ieradies! Un viss rezervis solīts. Aizsardzību un kur tālāk nogādā bumbu Hunteram situācijās, kur jau ir spēlētāju pārsvars skaitliskais, līdz ar to tajā brīdī viņš var nolasīt pareizo piespēli un arī labi aizsargāt sodlaukumu, bet guva 2 grozus. Šajā spēlē nekavējoties tiek fiksēts noteikumu pārkāpums uzbrukumā. Visdrīzāk, ka tiesneši arī kaut kādā mērā cenšas veikt kaut kādu video analīzi. Tikmēr Toms Skuja agresīvā caurgājienā Osborns. Maz laika bija atlicis, taču izpilda visai sarežģītu tālmetienu. Tur labi cīņā patlēkošo bumbu pacīnās Skuja un tagad jau 8 sekundes tur centīsies šo situāciju ar garo spēlētāju, taču beigās nav precīzi no tālmetienu līnijas un tagad jau iespēja Zeļiem veidot savu uzbrukumu. Pirmo reizi sērijā 2 garie spēlētāji vienlaicīgi laukumā Vēfru komandai. Pinis izcīna bumbu, Baibs. Situācijā, lai viņš adresētu labi piespēli, taču pārējie spēlētāji neatviegloja viņam šo situāciju. Tikmēr Dairis Bērtāns izpilda tālmetienu, tas nav precīzi. Tur Pēters Pins labākais cīņā pat. Un redzam, arī Zeļu komanda reaģē. 2 garie spēlētāji pretī, Mārtiņš Mejers dodas laukumā, līdz ar to daudz tāds. Vītingtons, 1-1 pret Heipu. Vītingtons demonstrē savu individuālo meistarību. Šoreiz nav precīzi atliekoši bumbu uzbrukumā un tur pārslēgties uz spēli. Ārpus soda laukuma nav nemaz tik vienkārši. Heipa aizmet garām otro surmetienu un Pēters Pins izcīna bumbu aizsardzībā.